Jau 10. gadu Limbažos veiksmīgi darbojas Augstrozes baznīcas Betijas skola, kurā mācības notiek 4 grupās. Te nāk bērni sākot no 7 gadu vecuma, lai apgūtu dažādas zinības saistībā ar Dievu. Nākam un strādājam un mācam bērnus par Dievu šeit. Iepazīt Dievu mīlestību, ko Dievs stāsta savā vārdā, lai cilvēki dzīvotu laimīgi un lai kā mēs varētu satikt viens ar otru. Un tādas daudzās ģimenēs varbūt arī nepazīst Dievu, un daudzās ģimenēs bērni ir kristīti, bet patiesībā īsti nezina, pie kāda Dieva viņi nesuši bērnus un kāds ir šis Dievs. Un tā mēs šeit mācāmies. Mācāmies strādāt ar Bībeli, mācāmies dziedāt dziesmas Dievam. Nodarbības skolēni kopā ar skolotāju aizsāk nodziedot dažas dziesmas visai mūsdienīgos ritmos. Bija redzams, ka viņiem dziedāt patīk. Turklāt nav jāuztraucas, ka var aizmirsties vārdi, jo tie tiek rādīti uz ekrāna. Dziesmu programma ir ļoti plaša, un ko katru reizi dziedāt, izvēlas paši skolēni. Pēc tam notiek praktiskās nodarbības. Nodarbībās mēs apskatām dažādas tēmas. Katrai vecuma grupai tomēr es piemeklēju dažādas šīs tēmas. Mazie bērni pašlaik mācāmies par to, kā satikt vienam ar otru, kā draudzēties, par draudzību, kas ir ļoti svarīgi, kas ir īsts un patiesas draugs un kā novērtēt to draudzību. Vēlākās grupās mācās arī par to, kā grēks ienāk mūsu dzīvēs un kādi ir šie grēki, ko Dievs mums atklāja. Visvecākā grupā mēs runājam vairāk par attiecībām, par meiteņu un puišu attiecībām, kas var notikt, kad kāda ir patiesa draudzība un kas draudzībā vajadzētu meklēt un skatīties, uz ko pievērst uzmanību. Un, protams, katrā nodarbībā mēs ņemam par pamatu Bībeles pantus, ko Dievs par šo lietu saka. Notiek caur dažādām aktivitātēm, ar jautājumiem, testiem un krustvārdu mīklas risinām un arī dažādiem atjautības uzdevumiem, lai risinātu šos dažādos jautājumus.